Tas noteikti ir gandarījums. Gandarījums, kad tu redzi rezultātu, kad kāds atnāk un pasaka paldies, un tad tu redzi jāiet un darīt un kustēties. Es personīgi neesmu domājis, kas ir mana personīgā motivācija, bet es jau visu savu dzīvi esmu iesaistījies dažādu kopienu aktivitātēs. Šobrīd tās ir iedzīvotāju kopienas, tad es esmu šeit. Bet savas dzīves laikā vairāk esmu interešu kopienās, tas ir sports, dejošana vai kāda cita lieta, kur ir interešu kopienas, un tur es vienmēr esmu aktīvi iesaisties. Un par cik šobrīd veidojās šīs iedzīvotāju kopienas, tad es gatavs iesaistīties un ieguldīt savu darbu. Man iedvesme ir iespēja satikt līdzīgi domājušus cilvēkus, kas ir gatavi veltīt savu personīgo laiku kopīgai lietai, lai īstenotu bieži vien mazus, bet vietējām kopienām ļoti nozīmīgus projektus, piemēram, kādu mazu celiņu vai kādu mazu atpūtas vietu. Un kā, man šķiet, ka cilvēkam ir tāda vairāk dzīves posma. Pirmais, viņš maziņš kaut ko iemācās, pēc tam kādu laiku viņš paņemās visu, ko dara, tur palīgams negulēdams. Un pēdējais, ka viņš jau daudz ko iemācījies un var padalīties ar citiem. Un šī gadījumā šāda iedzīvotāju kopiena ir veids, kur es varu savas zināšanas nodot sakarīgā veidā, varbūt kādam nodaram. Man pārliecība ir, ka tie vienmēr ir padarītie darbi, kas runā paši par sevi. Un par saviem padarītiem darbiem nevajag kautrēties stāstīt, informēt, un būs iet pie katra cilvēka individuāli un runāt ar viņu par to, cik liela nozīme var būt viņa esībai kopienā. Viena lieta noteikti tās ir tradīcijas, kopienas tradīcijas, kas varētu būt attiecīgajā kopienā. Tātad šī fiziskā vieta, kas vieno visu kopienu. Trešā lieta, protams, ir iedzīvotāju, jeb kaimiņu, jeb kopienas biedru, personīgu uzrunāšanu un aicināšanu uz šo pasākumu apmeklēšanu. Manuprāt, to var izdarīt, vislabāk to var izdarīt pašvaldība. Tā, ka cilvēki redz savu ieguldījumu augļus. Piemēram, ja cilvēki nāks pašvaldība ar kādu mazu ieceri, kādu uzlabojumu, kas ir nepieciešams, pašvaldība to pēc tam realizē, tad arī radīsies arvien vairāk cilvēki, kas būs gatavi varbūt pat kaut ko uzskicēt, uzzīmēt un nākt uz pašvaldību un sniegt kā priekšlikumu. Teiksim tā, izdalot nozīmītas, rīkojot kafijas vakarus, dēļas. Starp citu, ļoti labi to dara baznīcas, vismaz Polijā, Lietuvā, Amerikā, jo viņas tās kopienas ir ļoti plašas un tā teikt, mācītājs reizē ir tas, kas organizē. Tādā ziņā bija laba ideja tam, kas tur bija Katlikānu blakus mācītājs. Es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kad izmantot cilvēka dabīgo tieksmi, teiksim tā, gan atpūstiet, gan reizē komunicēt un tā, ka nevajag sasaukt viņus tā kā uz tagad uz darba grupu, tas ir muļķīgi, vajag uz visu laikam sasaukt. Iedzīvotu kopiena, tā ir vieta, kur es varu realizēt sevi, dažādas iniciatīvas, varu piepildījumu tādu iekšēju, jo tādā brīdī, kad tu mājās esi vairāk vai mazāk visu apdarījis, tad tas tvērums paliek nedaudz lielāks un atkal jau jāatgriež pie vārda gandarījums. Un tad tu gūsti gandarību par to, ka tu redzi tādu reālu rezultātu. Un tagad tu redzi, ka pie dobas pulcējās bariņš, pie mūsu, piemēram, mežnieku puķu dobas stāv bariņš ar cilvēkiem, un viņi no sirds rūpējās par puķiem. Jā, tad ir tie brīži, kad es pa īstam tā fiziski raudu. Tie ir mūsu kaimiņi, ar kuriem mēs ikdienā nevis nespējam, bet mēs nekomunicējam. Kāpēc? Mēs droši paši to nevaram īsti atbildēt, kāpēc mēs ar viņiem nekomunicējam. Bet šī kopiena tā ir tā iespēja komunicēt, rast kaut kādas risinājumus, kaut kādām varbūt tās lietām, kas mūs satrauc ikdienā, un virzīt šīs idejas tālāk uz priekšu, lai šīs problēmas risinātos. Man iedzīvotāju kopiena ir katrā gadījumā kaut kas cits. Vai nu tā ir mana iela, vai tā ir mana daudz dzīvokļu māja, kurā es dzīvoju. Tā ir tā kopiena, kas sanāk kopā uz kādu nelielu projektu.
piemēram, manā pieredzē ir šādi projekti bijuši, ka mēs paši veicam apzaļumošanas projektu, izlīdzinām melnzemi, ar grābekli iesējam zālīti un pēc tam esam par to gandrīt. Tas ir vienas dienas pasākums un tas varbūt arī kaut kas lielāks. Nu, pagaidām es tikai zinkārojos. Es tā kā ieraudzīju Facebookā sludinājumu, ka tu šodien tikos ir, pa laimam pusstundu laika bija. Es te pa ceļam pārsniedzu ātrumu, pabraucu uz 200, bet paspēju. Nu, pirmkārt, komunikācija, runāt, un varbūt pat individuāli kādu noķert tā stāsti par pieredzi un sapazīstina vienu ar otru un sarunas, bezgalīgas sarunas. Man patiesībā ir samērā vienkārša formula. Mēs ikdienā savu uzvedību un attieksmi veidojam no tā, ka mums ir svarīgi būt normai. Tas nozīmē to, ka es gribu iekļauties jau kaut kādos esošās lietās, normās, standartos, lai es justos droši, lai mani pieņemtu. Un tas nozīmē to, ka, lai šāda sabiedrība un kopiena veidotos, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs paši veidojam šīs jaunās normas. Kas ir jaunā norma? Jaunā norma ir brīvdienās aprunāties ar kaimiņu, pajautāt, kā viņiem iet. Ja man kaimiņos dzīvo kāda seniora, pajautāt, vai viņai nav vajadzīga palīdzība. Ja mēs redzam, ka kaimiņos kāds ir nopircis jaunu īpašumu, mēs varam aiziet apsveicināties un teikt, ka esat sveicināti un mani sauc tā un tā, es nodarbojos ikdienā to un to, es esmu jūs kaimiņš, un ja kādreiz kas, tad esmu gatavs jūs atbalstīt, ceļš jūs kā jaunpienācēji. Mēs paši šīs jaunās normas veidojam. Tas nozīmē, ka mums pašiem ir jābūt kā piemēriem tām lietām, ko mēs vēlētos redzēt savā kopienā. Un otrs ārkārtīgi svarīga lieta ir tas, ka ir svarīgi šīs normas padarīt vizuāli redzamas. Tas nozīmē to, ka mēs varam sakot, ka līdz aizvien vairāk un vairāk kaimiņi sāk savstarpēji sadarboties, darīt kaut kādas lietas kopā un tā tālāk. Piemēram, mēs ar savu kaimiņu, mēs viens otram pļaujam zāli, tāpēc, ka viņš pļauj ar traktoru un es savukārt viņam pretī vienmēr nopļauju ar trimeri. Tas ir pirmais solis uz to, lai mēs nākamā reizē darītu kaut ko vēl citu kopā. Tā būtu man atbilde. Veidojam savas jaunās normas paši. Cilvēki ir sociāls būtnes un veidot sabiedrību aktīvu tikai tāpēc, ka viņi ir jāaktivizē un tāpēc, ka kādam tas ir vajadzīgs, tas nav efektīvi izmantot laiku. Līdzdalībai ir jābūt interesantai, aizraujošai un tai vienmēr ir jābūt pilnai ar jaunām, inovatīvām idejām. Un tas ir gan pasākumu formas, gan arī mērķi, uz kuriem cilvēki tiecas. Un ja cilvēkiem patiks tās idejas, vai viņi būs aizrautīgi ar tām idejām, tad viņi arī sekos līderiem un paši kļūs par līderiem, redzot to, ka viņiem ir iespēja izpausties. Jā, es laikam minēšu tās pašas pamatlietas, kas izskanēja manā prezentācijā jau, ko mēs no savas pieredzes redzam, kā kopiena var saliedēties. Tad viens no tiem ir, kad ir jāizrunā savi konkrētās kopienas mērķi un vajadzības un iespējas un jāvienojas par to, kas ir tieši mums kā kopienai svarīgs, jo tas noteikti atšķirsies no tā, kas ir citā kopienā. Un tikai tas, kas mums būs patiešām svarīgs, tikai tam mēs būsim gatavi veltīt savu laiku un savas pūles. Un pēc tam man šķiet ir svarīgi tas, ka tā kopienas sadarbība notiek regulāri. Respektīvi jābūt kādam, kas to kurina, veicina, un tai savstarpēji sadarbībai ir jābūt regulārai un vēlams iesaistot visus līmeņus no skolas jauniešiem līdz noteiktām uzņēmējdarbības kopienām vai tam līdzīgi, un arī pašvaldības līmenis, iedzīvotāju līmenis, uzņēmēja līmenis, lai visi tie, kuri ir šai kopienā, arī sajūtas kā kopienas locekļi, ne tikai kaut kādas noteikti profesijas pārstāvis, piemēram. Un būtisks ir arī tiešām šīs ātrie rezultāti, ātrās uzvaras, ka ik pa laikam mēs izdarām lietas, kas ir varbūt vienkāršas, bet viņas sniedz kaut ko skaistu, kaut ko vajadzīgu, kaut vai vienkārši priecīgu brīdi, un cilvēki redz, ka ieceri var pietiekami ātri novest līdz rezultātam, un tas nav nebeidzams process.
varbūt savā ziņā iekšēji man tā sajūta ir, kad mēs atgriežamies pie saknēm, kad kaimiņš kaimiņam uzticas, kaimiņš kaimiņu pieskata, kaimiņš kaimiņam palīdz dažādās lietās, tādā veidā resursi viens otram, un tad tāds, jā, ja netiec viens, tu zini, kad droši var pajautāt kādam, un tu uzdrīksties pajautāt, un tev uzdrīkstas pajautāt, un parasti neatsaka. Ja man ir jāiztēlojas kā vēlamā vīzija, man patiesībā galvā ir tikai viena atbilde, tas ir novads, par kuru runā visā Latvijā kā par piemēru. Un kā mēs varam par piemēru runāt? Mēs varam stāstīt stāstu, tas nozīmē, ka paši šajā novadā vai kopienā cilvēki spēj pastāstīt īsi, precīzi, kas ir tas, ko viņi dara kopā. Un otrs ir tas, ka mēs varam arī kaut ko parādīt. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt kaut kādam vizuālam materiālam, kaut kam vizuālam redzamam, ka mēs kaut kādas lietas darām kopā. Iedošu vienkārši piemēru. Man ļoti patīk Ogres attīstības biedrībai brīnišķīgs piemērs, ka biedrībā sanākot kopā iedzīvotājiem, viņi atrada to savu ēnkuru vai identitāti. Ogre vēsturiski ir bijusi kurorta pilsēta, kas nozīmē, ka tur ir ārkārtīgi daudz sākas, kas ir arī vēsturiski ir kā vasarnīca, kurorta vasarnīca. Un tas, ko viņi izdarīja, viņi izpētīja būvvaldē, arhīvos, muzejā, tātad šo vasarnīcu vēsturi, šo vasarnīcu bijušo īpašnieku vēsturi. Viņi izveidoja brīnišķīgu grāmatu par Ogri kā par kurortu pilsētu. Un kas man visvairāk tajā visā uzrunāja, tas, ka paši iedzīvotāji, tie, kas iesaistījās šajās aktivitātēs, viņi paši kļuva par gidiem, vedot nelielas ekskursijas pa šīm vasarnīcām Ogrē. Tas, manuprāt, ir brīnišķīgs piemērs, vienkārši viens no piemēriem, kas ir lieliska kopiena, jo kas ir vajadzīgs pamatā? Kaut kas, kas mūs visus vieno, un tā var būt vēsture, tie var būt notikumi, tie var būt cilvēki, tie var būt kaut kādi mūsu mērķi. Otrām kārtām, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs zinām, kas mēs esam komandā vai kopienā, ko es māku darīt, ko māk mans kaimiņš. Mēs esam atsautīti un gatavi daļu no sava laika veltīt kopienas interesēm, daļu no savām sautīgā laika veltīt kopienai. Un pēc būtības trešais mēs darbojamies kā komanda. Mēs visu laiku zinām, kāpēc mēs to darām. Un tad jau bieži vien saka, ka finansējums patiesībā ir sekundāri. Svarīgi ir laba forša ideja, kas aizrauj pašus un, protams, arī apkārtējos. Lūk, tā manā skatījumā ir lieliska kopiena vai novads, kur iedzīvotāji savstarpēji sadarbojas. Tad, kad parastā ikdienā brauc cauri novadam, šīs lietas maz pamanāmas. Bet tajā brīdī, kad iebrauc novadā, kurš ir aktīvs novada apdzīvotajās vietās, ciematos, to var redzēt. Un to var redzēt gan pēc tā, kā ir iekārtota vide, kādi tur ir objekti, pat mazi sīkumi, jo aktīvā sabiedrībā tur vienmēr atradīsiet gan vietas, kur izpausties bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, tur vienmēr būs kādas norādes, tur vienmēr sakot, tas arī ir redzams tīri fiziski. Pirmais vārds, kas man nāk prātā uzreiz, ir vienkārši veiksmīgs. Katram droši vien tā veiksme atkal būs kaut kas cits slēpsies zem šī vārda, bet man liekas, ja cilvēki ir gatavi sadarboties un dara to, kas viņiem ir, ko viņi jūt kā vajadzīgu, tur vienkārši savādāk nevar būt. Jo tikai pa lielam jau visas problēmas ir darīšanas vaina. Un ja mēs jau esam tikuši līdz tam, ka cilvēki ir gatavi sadarboties un viņi to dara, tad es domāju, viss notiek, un visticamāk, kad no citiem kopienām gribēs viņiem vai nu pievienoties, vai ņemt piemēru.